Iepriekšējā sērijā Renārs atklāja Somas saturu un atrod mistisku tērpu. Šis tērps Renāra dzīvē izveidojas negaidītus pavērsienus. Par viņa vadīto ballīti runā visa pilsēta. Ja nāciet! Es jau zināju, ka tu nāksi. Kāda ir tava problēma? Lieta, kā ir, es nesen atradu somu. Uz ielas somu atradu. Melna soma ar divām liecēm. Jā. Es aizrasu mājas, negribēju tur zakt vai kā. Es domāju, kāpēc tā soma tur mētās. Es pat neskatījos, kas tur iekšā. Mājās man bija zinkāra. Es apskatījos, kas tur iekšā. Tur bija kaut kādiem sūdi iekšā. Tas nevajadzīgas lietas. Tomāts, kaut kādas auzu pārstas, šampānietis, pulkstenis, Angry Birds un tērps. Tērps. Un es domāju, kaut kāds parasts tērps. Un tā man bija bērnu ballītes. Sauda bērnu ballītes. Bērnu ballītes. Un man bija jābrauc uz bērnu ballīti ar to tērpu. Domājieties. Un es nekad nevaru novadīt labi ballītes. Pat Roma vada labāk par mani. Domājieties. Pat Mārtiņam pavasarim izdodas labāk bērnus savilkt kopā nekā man. Uzvalkot to tērpu, es biju nenormāli labs. Viss mammitas bija starā. Bērni bija starā, tētīši bija starā, vecmāmiņi bija starā. Visi bija priecīgi. Dod man savu roku. Kuru? Tīrāko. Man sāp! Izskatās, ka jums patīk iepirkties. Ai, nu nē! Ņem turi. Rīdzien. Tas ir tas tērps. Gadījums. Cik ilgi tev tas ir? No piekdienas. Un cik reizes tu esi vilcis? Uz bērnu ballīti. Tu būsi labāks par gribām. Tev būs šo valsti glābt. Vai tu zini, kas ir Čaulu TV? Nē. Bet tu esi čalmens. Ko? Tu esi čalmens. Ko? Tu esi čalmens! Nedzirdu! Tu esi čalmens! Kāpēc jums pie sienas ir Mārtiņa pavasara bilde? Nākamajā sērijā Renārs pēc ilgiem meklējumiem savās mājās atrod portālu, kurš viņu aizved uz Čaulu slepeno midzeni. Noslēpumi turpinās.